Kas ir gamma? Gamma ir skaļu rinda no vienas līdz otrai tādai pašai notī. Gammu mēs varētu saukt arī par nošu mammu. Piemēram, ir mažora un minora gammas. Mažora gammas mums būs priecīgas. Iedomāsimies, ka tā būs kā saulēna diena. Minora gammas mums būs bēdīgas. Tas būs kā mākonis vai mākoņaina lietaina diena. Mažora un minora gammas sastāv no noteiktiem toņiem un pustoņiem. Piemēram, mažora gamma do mažorā. Sanāk, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, do, si, la, sol, mi, re, do. Un tas būtu do, re, ir tonis, re, mi, tonis, mi, fa, pustonis, la, sol, tonis, sol, la, tonis, la, si, tonis, si, do, pustonis. Un tālāk minora gammai, do minora, piemēram, ja? Uzbūve ir do, re, tonis, re, mi, mo, pustonis, mi, mo, fa, tonis, fa, sol, tonis, sol, la, mo, pustonis, la, mo, si, mo, tonis, si, mo, do, tonis. Kā var atšķirt mažoru no minora gammas? Ir viena svarīga lieta. Nepieciešams ir zināt, kādas zīmes ir pie atslēgas. Tad tev nav nepieciešams rēķināt tonis, pustonis, tonis, pustilnis. Pārbaudīt un zināt, kādas zīmes katrai tonalitātei mažora vai minora gammai ir pie atslēgas, to palīdzēs man kvintu apļu štikeri un kvintu apļu puzles. Ja arī tu tās vēlies iegādāties, raksti man ziņu.